Sveiks, vecīt! Man tev ir labas ziņas, bet es tev to neteikšu, kamēr tu nepadalīsies ar saviem panākumiem. Esmu pārliecināts, ka viņi ir atkal daudz vairāk nekā pagājušajā. Jā, tie ir lielāki nekā vakar – 5500 eiro. Tu esi labākais, man nav ko piebilst. Esi gatavs un pēc 30 minūtēm dodamies. Vecīt, es tev uzaicināšu šo restorānu no tepat vienu. Man tev kaut kas ir. Šeit ir visa summa. Apmaksā parādu par savu dzīvokli un atgūsti to. Tu nopietni? Bro, liels paldies. Blim, bet par ko? Tu esi labs cilvēks un tev paveicās, ka iepazinies ar mani. Tas arī viss. Raul, tev vairs nav tik lielas problēmas ar parādu un dzīvokli. Kādu sajūtu? Neticams atvieglojums ir godīgi. Esmu laimīgākais cilvēks un viss pateicoties tev. Nu, tev taisnība. Atbraucām uz karaoke, gribu nodziedāt pāri savas mīļākās dziesmas. Tikai es jums to nerādīšu. Negribu jums likt vilties ar savu šausmīgo vokālu. Kaspars mani pameta, bet es viņam atradu aizvietojumu. Atceraties, mēs ar viņu pāris dienas atpakaļ pludmalē iepazināmies, un toreiz viņa bija bez apģērba. Tā tad drīz būs mana kārta dziedāt, drīzāk liek. Tā kā tagad es no jums atvados līdz rītdienai. Visiem čau! Labrīt, draugi! Mans garstāvoklis pēc vakardienas varēja būt labāks, bet nakts bija lieliska. Tagad augšpielādēšu kārtējās grupas rezultātus, kas testēja botu. Jūsu uzdevums ir tos apskatīt un izteikt savu viedokli. Manuprāt, rezultāti ir vienkārši neiedomājami lieliski. Draugi, neaizmirstiet, ka arī šodien es vācu grupu visiem, kam nepieciešama finansiālā palīdzība. Šodien ir reāla iespēja nopelnīt naudu. Sāciet rakstīt man privātu ziņu tūlīt pat un iespējami vairāk ziņojumu, lai es noteikti jūs ievērotu. Izgāju no restorāna pēc pusdienām. Nolēmu nedaudz pastaigāties un dalīties ar jums savās domās. Jūs zināt, es jūtos tik pašpietiekams un laimīgs, ka tas ļauj man padarīt arī jūs tādus pašus. Es domāju, jūs neiebildīsiet. Un ļoti drīz tas notiks. Varat to pat nešaubīties. Draugi, šodien nav īsti darba noskaņojums. Gribējās izklaidēties. Tā mēs ar Kasparu atbraucam izmēģināt šo skaistuļus. Tu to labi izdomāji. Ilgi jau sapņoju tādus izmēģināt. Jā, es piepildītu sapņus realitātē. Labi, pietiek runāt. Daudz. Stāst, kā mēs šeit nokļuvām. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs negribējām braukt mājās, un šajā pilsētā ir daudz vietu, kur var lieliski pavadīt laiku. Kā jums klājas? Ceru, ka arī viss labi. Nu vēl visiem nemazāk lielisku vakaru. Draugi, es esmu mājās. Kaspars arī jau ir. Tas nu bija vakars. Ļoti gribējās turpinājumu, bet diemžēl rīt miljons darbu, kas jāveic operatīvi. Un vēl man jums ir dažas svarīgas ziņas. No rīta visu pastāstīšu. Bet tagad visiem labu nakti un līdz rītdienai. Sveiki visiem! Gribat sākt šo brīnišķīgo dienu ar vakardienas testa grupas rezultātiem. Drīz tie parādīsies kanālā, iesaku tos aplūkot. Bet vispār gribu teikt, ka visi puši katrā grupā sevi parādīja cienīgi un nopelnīja labu naudu. Draugi, nu ko, gatavi uzzināt to, kas jūs noteikti neatstās vienaldzīgus? Tātad, darba sapulcē kopā ar komandu es nolēmu beigt grupu uzņemšanu bota testam, jo bots šajās dienās darbā sevi parādīja ideāli un vairs nav nepieciešams pārbaudas. Un jau parīt mēs veiksim mūsu unikālo projektu oficiālo palaišanu. Jūtat? Naudas marža jau ir klāta kaut kur tuvu. Mani mīļie, citādas reakcijas es no jums arī negaidīju. Tikai iedomājieties, ka parīt jūs jau varēsiet tikt ārā no finanšu mokām, un tas viss beigsies. Un jums būs pārliecība par gaišu rītdienu. Vai tas nav tas, pēc kā tieks katrs saprātīgs cilvēks? Pēc oficiālā paziņojuma par bota palaišanu
Manā kanālā ievērojami pieauga sekotāju skaits. Tas ir bez maniem ieteikumiem. Jūs paši uzaicinājāt savus radiniekus un draugus. Maleči, tas noteikti jums ieskaitīsies. Nu un tagad, draugi, mēs ar Kasparu dosimies manās aizraujošajās darīšanās. Varbūt es tomēr palikšu ofisā un pastrādāšu. Nē, man šodien vajadzīgs biedrs. Un tu esi vispiemērotākais no tiem. Draugi, jūs tik būtu redzējuši Kaspara reakciju, kad es viņu atvedu spēlēt tenisu ar mani. Pēc vakardienas braukšanas rūdeņsmočiem man viss ķermenis sāp. Es domāju, ka šodien iztikšu bez fiziskām slodzēm. Tā labi tev. Tagad pāri seti un viss sāpes pazudīs. Tici man, es tev slikti neieteikšu. Forši paspēlējām, un šīs džeks man necēja, ka būs vieglāk. Es kļūdījos. Tiešām palīdzēja. Un bija forši paspēlēt tenisu. Redzi? Tā, ņemam vēl pa glāzēm, tad uz mājām vēl jāpabeidz dažas lietas. Un ar jums, draugi, satiksimies rīt no rīta kanālā. Čau! Labrīt, man bez 5 minūtēm visbagātākie un veiksmīgākie cilvēki. Es ļoti nemīlu celties agri no rīta, bet, kad priekšā ir kaut kas neiedomājams un tik spēcīgs notikums, var izturēt. Es jau esmu gatavs un došos atrisināt galīgos darba brīžus pirms mūsu bota oficiālās palaistnes. Sēž gatavoju visus dokumentus rītdienai. Jā, arī papīra darbs ir, un no tā neizvairīsies, cik ļoti to negribētu. Priekšā sanāksim ar komandu, apspriedīsim visus atlikušos jautājumus par projektu prezentāciju. Aizmirsu jums pateikt, šovakar vēlos pārsteigt savus darbiniekus un aizvest visus nedaudz atpūsties. Tātad būs balīte. Sāksim pie manis apartamentos, un tad redzēsim, kā jums šāda ideja. Čomi jau sen grib atslābināties, un šodien ir tieši tā īstā diena. Pabeidzām visus biroja darbus. Var droši teikt, ka mēs esam gatavi mūsu izcilā produkta masveida startu, kas mainīs katru no jums dzīvi. Un viss notiks jau rīt. Bet pagaidām es došos gatavoties vakar balītei. Gribu, lai šovakar viss izklaidējas un padēs. Draugi, mēs esam gatavi gada skaļākajai un jautrākajai balītei. Ceru, ka kaimiņi ir sagatavojuši šaus aizbāšanas. Nē, tas ir tikai joks. Šeit kaut bumbu var spridzināt. Neviens neko nedzirdēs. Par skaņas izolāciju es parūpējos vēl būvniecības laikā. Labi, iešu pie puišiem un sāksim mūsu balīti. Draugi, mans plāns izdevās, kā es arī iedomājos. Visa komanda ir pilnīgā sajūsmā par šo balīti. Es tiešām uzskatu, ka pirms jebkuriem svarīgiem notikumiem vajadzīga šāda atpūta. Izskatās, ka viņiem viss patīk. Draugi, mēs nolēmām mainīt lokāciju. Ieradāmies nakts klubā. Negribu daudz runāt, teikšu tikai vienu. Centieties nenogulēt un nepalaist garām mūsu vislielākā projekta palaišana. Tas notiks jau rīt. Precīzi pulkstens 9:30. Uzlaicēt modinātājus, atgādinājums un uz tikšanos. Man pieder liels uzņēmums. Mēs pelnam naudu ar kripto un principā mēs bijām viena no pirmajiem, kas uzreiz un nopietni iesaistījās šajā tēmā. Tagad man labākie prāti strādā pie unikāla produkta, bota izstrādes, kas ļauj manam biznesam sasniegt jaunu ienākumu līmeni. Drīz jebkurš interesants varēs izmantot šo botu. Parādīt, kā mainīsies cilvēka dzīve, kad sāk strādāt ar mani un izmantot mūsu izstrādājumu. Svarīgi nosacījumi. Viņam jābūt bez pieredzes kriptovalūtās, birža un citu jomās. Draugi, gribu jūs iepazīstināt ar jaunu cilvēku savā komandā. Kaspars, var arī sasveicināties ar maniem sekotājiem. Sveiki! Tā, teorētiski es tev izstāstīju, kas būs jādara, pārējiem uz praksi, un mēs mācīsimies pelnīt naudu. Tā kā nepazūdēt. Tikko zvanīja Kaspars. Viņš turēja savu solījumu un sasniedza savu pirmo rezultātu. 1000 eiro jau rotā viņa konto. Nav slikti. Un jūs ko teiksiet? Esmu pārliecināts, ka viņi ir atkal daudz vairāk nekā pagājušajā. Jā, tie ir lielāki nekā vakar. 5500 eiro. Tu esi labākais, man nav savu pieredzi.
Sveiki, draugi! Šis ilgi gaidītais brīdis, kuru mēs visi tik ilgi gaidījām, drīz pienāks. Šodien katram no jums sākas jauns stāsts, kuru jūs ierakstīsiet savas dzīves lapusēs. Precīzi pēc 30 minūtēm notiks mūsu bota oficiālā palaišana, un ar tā palīdzību varēs nopelnīt jebkurš interesants, bez jebkādas pieredzes vai dziļām zināšanām par kriptovalūtu tirgu. Gaidām un sākam! Draugi, mēs to izdarījām. Projekts ir palaists. Tagad jums atliek vienīgi izmantot visas bota iespējas spēcīgai peļņai. Sāciet lipat, laiks ir resurs. Netērējiet to velti, bet izmantojot mērķtiecīgi. Uz priekšu, uz jaunu, bezrūpīgu nākotni. Nopelnīju savu pirmo naudu šeit. Uzreiz nopirku savu dārgu pulksteni. Vai nav skaists? Būs vieglāk iepazīties ar jauniem cilvēkiem, un viņi noteikti sapratīs, ka man ir nauda, un ka tās nav maz. Ceru, ka tev patīk, kā es iztērēju savu pirmo naudu. Šodien ir lieliska diena, un mūsu kompānija jau jūt izmaiņas. Jūsu un mūsu ienākumi aug, un tas viss ir pateicoties mūsu jaunajam projektam. Šāds iespējas reti, kuram gadās, un mums ir ļoti paveicies, ka esat pareizajā vietā blakus, protams, man. Tāpēc sāciet pelnīt savu bezrūpīgo dzīvi. Sveiki, sveiki! Vispirms gribu tev pateikties par to, ka tu mainīji manu attieksmi pret naudu. Pateikties tev par mūsu sadarbību. Tagad es nebaidos tērēt naudu. Un paskaties, ko es sev nopirku. Tas ir iPhone 14 Pro. Es nopirku sev bez kaut kāda iemesla. Nolēmu un nopirku. Es pat svētkos sev tādas lietas nekad nepirku. Tāpēc esmu ļoti, ļoti tev pateicīga, un es gaidu mūsu sadarbību atkal. Es jau miljards reizes pateicos savam draugam, ka pastāstīja par tavu kanālu. Vēlos arī vēlreiz pateikties tev. Darbs ar tevi atver tik daudz iespēju, ne tikai tāpēc, ka var nopelnīt lielas naudas summas, bet arī daudz brīvā laika. Paskaties, kas man tikko ienāca. Īsumā, es esmu laimīga. Priecājos par jūsu atsauksmēm un ziņojumiem. Ļoti priecājos, ka pateicoties sadarbībai ar mani un botam, jūs pametat nemīlamu darbu, atbrīvoties no finansiālām problēmām un jau palipinājāt sevi un savus tuvākos ar dāvanām. Rīt turpināsim augt finansiālā ziņā, bet tagad es dodos gulēt. Šī bija ļoti intensīva diena. Novēlu visiem labu nakti. Čau! Labrīt, draugi! Pietiek gulēt, tas ir bezjēdzīgi un nenesīs jums nekādu finansiālo izaugsmu. Esmu pārliecināts, ka šodien jūs norausiet banku. Novēlu visiem foršu un produktīvu dienu un neaizmirstiet dalīties ar mani ar saviem panākumiem. Man būs patīkami redzēt jūsu sasniegumus. Draugi, es zinu, ka ir tie, kuri vēl domā, lai pievienoties mūsu milzīgajai saimei, kas pelna lielas summas. Ja jūs šaubaties, uzrakstiet man, un es viegli izkliedēšu jūsu šaubas, un jūs tāpat kā vispārējie sāksiet pelnīt skaitļus savos kontos. Man nav lēmts nogrimt parādu jūrā, un es par to esmu priecīgs. Paldies tev un tavam kanālam par ceļu uz jaunu dzīvi. Šī ir mana sasodītā pagātne. Vairs nekad neuzķeršos uz šīm muļķībām, un es ceru, ka mēs turpināsim sadarboties. Tu esi lielisks puisis, un es tev mūžam būšu pateicīgs. Draugi, man ir tik labi, ka nolēmu palikt šeit un turpināt baudīt šo brīnišķīgo dienu. Es varu to atļauties un nevajag mani apskaust. Jūs uz doto brīdi pelnat naudu, un drīz jums arī nekas netraucēs tāpat baudīt dzīvi. Tāpēc neapstājieties un tiecieties uz savu laimi. Sveiki! Es šodien sēdēju un prātoju, cik ļoti visu dzīvi esmu šaubījusies par sevi. Bet lūk, es izdomāju un uzrakstīju tev. Un ko es no tā iegūvu? Bilanci, ar ko var iekarot visu pasauli. Bet, ja nopietni, es jau esmu iegādājusies savu dzīvokli. Vienmēr esmu gribējusi mājokli, kur var strādāt pa vakariem, pelnīt lielas naudas summas, dzert dārgu vīnu. Lūk, tas ir sapņu piepildījums. Es pat nevarēju iedomāties, ka man dzīve tā paliksies. Tikai paskaties uz manu konta atlikumu. Vau, es esmu tik priecīga, es esmu tāda šoka, vienkārši neticami. Esmu ļoti priecīga.
Man šodien bija ļoti forša diena. Man vajadzēja nelielu atpūtu no biroja un tā panāksmēm. Un es to ieguvu. Nu, un jūs šodien lieliski pastrādājāt un nopelnījāt naudu. Atcerieties, tikai jūs paši varat ietekmēt savu dzīvi. Galvenais ir strādāt pie tā. Labi, es eju gulēt. Arī jūs atpūtieties. Rīt turpināsim. Čau, draugi! Labrīt, draugi! Kāds ir jūsu noskaņojums šodien? Man ir sajūta, ka šodien veiksme būs jūsu pusē. Un man intuīcija man nekad nepieļauj. Man ir agras brokastis, un tad es dodos uz tikšanās. Kad būšu brīvs, iznākšu sazināties. Pusdiena ir pagājusi, bet es jau gribu atpūsties. Nu nopietni, šodien visiem no manis ir kaut kas vajadzīgs. Labi, pietiks par mani. Draugi, es sekoju jūsu neticamajām pārvērtībām, jau šobrīd dzīvot jūsu labāko dzīvi. Centīsimies, lai tas ilgst pēc iespējas ilgāk un pelnīt, pelnīt un pelnīt. Sveiki, nekad neticēsi, ko nolēmu sev nopirkt. Jā, tas ir jaunais iPhone. Nevarēju nekad iedomāties, ka būšu tik dārga telefona īpašnieks. Nevaru apstāties, to novērtēt un ticēt, ka tas tiešām ir mans. Milzīgs paldies, mana dzīve ir sākusi strauji mainīties, kopš sāku strādāt kopā ar tevi. Tas ir super. Visiem saviem draugiem iesaku tevi. Kaspars sen nav bijis redzams manā kanālā. Ar viņu viss ir kārtībā. Džeks jau ir nopelnījis tik daudz naudas, ka varētu 10 gadus vienkārši nestrādāt. Tu pārspēlē maksimums 9. Nu, nav problēma. Rīt nopelnīs naudu vēl gadā. Tavā gadījumā tas ir pilnīgi iespēja. Sveiki! Šodien vēlējos sevi iepriecināt ar tādu dāvanu. Esmu vislabākā un pelnījusi visdārgākās dāvanas. Es vienmēr to esmu zinājis, bet spēju atļauties to tikai tagad. Man viņi ļoti patīk. Lai gan es nezinu, kā tāda rotas lieta var kādam nepatikt. Paldies, tad dari cilvēkus laimīgus. Draugi, es esmu maksimāli apmierināts ar šodienu. Esmu pārliecināts, ka arī jūsu diena bija nemazāk produktīva, un jūsu summas ir palielinājušās. Rīt strādājam pēc tās pašas schēmas, mostamies un uzreiz ejam pelnīt. Vienojāmies? Lieliski! Tad visiem labu nakti. Tiksimies rīt no rīta.